Рапсовое масло – машина. Какая тут связь? Лично я до сегодняшнего дня не знала. А вот некоторые не только знают, но и в свете высоких цен на дизель делают. В соцсетях стало популярным такое видео. Jā, tā drīkst darīt. Tikai ne visām mašīnām. Konkrēti šai mašīnai noteikti, kad varētu būt, ka drīkst darīt, jā, jo tā izskatījās, ka viņa ir vecāka gada gājuma mašīna, kaut kur vecāka par 2013. gadu. Jā, tā drīkst darīt, un nekas tur slikts nenotiek. Ir īpaši tad, ja pašķaida to kopā ar dīzeļdegvielu. Tad problēma nav. Ar jaunām mašīnām ir mazliet grūtāk. Tas ir viena iemesla dēļ. Tā tehnika, ne tikai mašīnas, arī traktori, kuru konstrukcijā ir kvēpu filtri izplūdes sistēmā. Tātad tie, kas aizsargā, kā varētu teikt, nav to dūmu mums tādi, ja tie kvēpi, tie melnie dūmi ir pazuduši, un tad tiek ieviesti kvēpu filtri, tur noteiktas normas ir dzinēji, un līdz ar to tiem motoriem, kuriem ir paredzēts, ka viņiem ir jābūt atbilstoši izmešu normām kvēpu filtram, šo eļļu liet iekšā nedrīkst. Jo šī eļļa vienkārši sabojā kvēpu filtru, un viss var to kvēpu filtru izmest. Viņu vairs nevar atjaunot. Ietekmēt motoru tā varbūt nevarētu teikt, bet ir tā, ka motoram ir jāveic divreiz biežāk apkopi. Ja rapšeļa paliek iekšā motoreļā, viņa sabojā motoreļas kvalitāti, un motors var ļoti ātri beigt savu darbību. Līdz ar to arī paliek divreiz biežākas tehniskās apkopas motoram, tā kā ir savi mīnusi arī. Bet, ja kā laukos, piemēram, ir saimniecības, nezinu, kas tagad ir, bija saimniecības, kas audzē rapsu, izspiež eļļu, lej savā traktorā un izmanto, брать ar savu degvielu, un viss kārtībā. Дизельное топливо стоит €1,96, а масло по скидке 2,49. Что ж, мне кажется, выгода очень сомнительная.